Joprojām nav izdevies definēt akciju sabiedrības Vent Bunkers likumīgo īpašnieku. Spekulācijas ar akcionāru maiņu un Ventspils oligārhu strīdi ir radījuši situāciju, kurā Vent Bunkers valde un padome tiek mainīti pat 10 reizes gadā. Latvijas augstākajā tiesā tika izskatīta civillieta, kurā prasītājs ir Elverton Investment un savā ziņā arī Latvijas valsts. Vienīgais, ko es varu teikt, ka Latvijas valsts arī šobrīd ir diezgan kūtra. Es jau varu arī saprast, ka ģenerāla prokuratūra iejaukties negrib. Ģenerāla prokurors ir paziņojis, ka runa ir par civiltiesisku strīdu. Es pieņemu, ka politiķi un citas valsts augstākās amatpersonas, kā premjeras, arī gribēs distancēties no šī procesa. Bet man ir tāda aizdoma, ka tam visam varētu būt saistība ar vienu otru miljonāru Ventspilī. Par Vent Bunkers akcionāriem uzdodas ne tikai Amsterdamā reģistrētā Elverton Investment. Aiz ārzonu firmu Straups un Gaidžijas vārdiem stāvot arī Ventspils oligārhs Olafs Bērķis. Pēdējā informācija liecina, ka 2011. gada decembrī par uzņēmuma padomes priekšsēdētāju komerces reģistrā tika reģistrēts Olafs Bērķis, bet par Vent Bunkers valdes priekšsēdētāju tika ierakstīts Dzintars Kašs. Tieši Kaša notariāli apstiprinātu pilnvaru tiesā iesniedza jurists Mārtiņš Kvēps. Šī pilnvara augstākajā tiesā netika atzīta kā likumīgs valdes apliecinājums. Man nav ko teikt. Ventspils tranzīta uzņēmuma strīdi turpina mulsināt valsts ierēģņus, ierosināt vairāk tiesas procesu, kas prasa valsts iestāžu resursus. Tiesas civillietu palātas sēdē iesaistītā komerces reģistra pārstāvis nepiedalījās, bet tieši vienlaicīgi iesniegtā pretrunīgā informācija par Vent Bunkeru radījusi ārkārtas faktu noskaidrošanas precedentu. Mēs neesam policija. Jā. Mums nav izziņas iespējas, un mēs neesam arī tiesa. Mēs esam tikai iestādi. Un šo faktisko apstākļu nepārbaudīšana nozīmē to, ka likums ir pateicis, kādiem jābūt ir dokumentiem, kurus iesniedzot var panākt sev labvēlīgu lēmumu. Un to mēs arī rūpīgi skatāmies, lai visi šie dokumenti ir atbilstoši likumam noformēti. Ikvienu Latvijas uzņēmēju uzmanīgu dara fakts, ka Latvijas komerces reģistrā un tiesā patieso uzņēmumu īpašnieku noskaidrošana var ilgt gadiem. Šī bezgalīgā tiesvedība, izmantojot Latvijas komerces likumu, visticamāk atkal izsauks polemiku Latvijas juristu akadēmiskajos preses izdevumos. Gonda Pūrnieciņa, Žodziņš, Kurzemes televīzija.